Otrā rītā sunu ciema gaili dziedāja kā negudri. Viss ciems jau bija kājās. Piebrauca ragavas, no kurām izkāpa Andris, Bukstiņš un Lācis. Neskapēc arī Eška vīzām pakaļkājās. Ciema ļaudis nāca ar saviem lūgumiem pie Lāča, bet tas tik rūts vien, un pēc tam bīstamā kustoņa vairs nebija. Klausieties visi! Laimes Lācis ir prom, bet kāds labums mums no viņa? Vai sniegs tāpat nelauž jumtus? Vai mēslu čupas nestāv tāpat kā stāvējušas? Tas bija gudrs Lācis, bet vai mēs nezinājām visu jau, ko viņš teica? Zinājām, bet tikai darīt negribējām. Vai tāpēc sunu ciemu arī reiz nevaram iztīrīt? Lai rodas naciņas uz upi, uz mežu pēc malkas, lai ir savs egri un malka, ar ko pirti kurināt un maizi cept. Vai mēs to nevaram? Varam! Turpmāk notika vēl daudz kas cits, bet tas jau atkal nākamais stāsts. Ja sunu ciema ozols vēl nebūs nokaltis, avots aizsērējis un akmens nogrimis pļavas muklājā, mēs jums to pastāstīsim citu reizi. Lai apņēmība, ka varam daudz paveikt paši, mūs pavada ikdienā. Lai tīrām, baltām domām klāst ceļš uz Ziemassvētkiem, mums visiem. Ziemassvētki klusu atnāk, visos nodos sveicē.
kopā ar saimnieku skolotāju Aldi. Trīs dušīgi puiši, kuri brauca meklēt laimes vāci. Ješka, Austris, Mumstīņš, Endijs, Andris, Dāvis. Melnajā muižā dzīvo Diktika Prīskungs, Ervīns un izdarījis Kambarsulēnis Rihards. Puiši savā ceļā sastapa lustīgus čigānus, kurus kopā saturēja skolotāji Gunārs un Inese. Tagad Grogā un Melnajā muižā priecājās un Kuma Muksunas skolas skaistākās meitenes un prozinieces Intīna. Šo stāstu no kāda ļoti veca vīra uzzināja un mums izstāstīja teicēji. Skolotāja Esma, Kolēģis! Lai izrādes skanātu un tai būtu arī gaismas, mums ir savs gaismas speciālists un skaņas meistars Kristaps Tur. izrādi iestudēja muzikas skolotājas Rita un Inete, arī skolotāja Inga. Paldies visiem mūsu vecākiem, skolēnu vecākiem un visiem par atsaucību meklējot tērpus. Paldies skolotājai Rūtei, Ingrīdei un Guntāram par dekorāciju un operēšanu. Paldies skolotājām Annai, Ijai un Zītrei par palīdzību izrādes tapšanā. Skolotājs un skatuves iekārtētāji, Paulis un Toms, paldies jums bija! Paldies visiem skatītājiem, lai priecīgs un jauks mums tālākais vakars!